Labrīt, 8:23 minūtes, un kā ierasts raidījuma noslēgumā turpinām ar kultūras aktualitātēm. Divi radoši cilvēki, rakstniece Gundaga Repša un akvarelists Jānis Spalviņš, kļuvuši par izstādes Friedrichsons pret Friedrichsonu kuratoriem. Viņa aicina skatītāju izstāžu zālē ieiet kā templī un izdzīvot izcils personības un gleznotāja Kurta Friedrichsona dzīvi. Vairāk zinās stāstīt Ilze Strēnga. Man neatļauj mājās zīmēt un garnot. Tātad jūs paslepeni to darījāt? Es to darīju vienmēr pie kādas skolas zēna klases biedra. Kāpēc viņam vecāki neļauj zīmēt un gleznot? Nu, cik jocīgi. Varbūt tas ir, pretestība, kurai ir vajadzīgs spēks, lai pārkāptu. Rakstura audzināšana. No otras vecāki bija ārkārtīgi praktisks, ievirzis cilvēki un kas plikadīta mākslinieks, kas tur var iznākt. Rakstniece Gundaga Repša ir gleznotāja Kurta Friedrichsona radiniece un daudzus gadus, esot blakus meistaram, dokumentējusi viņa dzīvi. Tagad Rīgas mākslas telpā kopā ar savu brāli akvarelistu Jānis Spalviņu izveidojuši izstādi Friedrichsons pret Friedrichsonu. Ir 20 metru garš galds, uz kā var sēdēt, vai ne, teiksim, tā kā tie svētā vakarēdienu galds, bet viņš ir garš un pilns vai ne tām Friedrichsona domām. Templis māte tā būtībā ir instalācija. Šī skatuviskā idiota Kņaza Miškina krēsls te ir vai ne kā rēks, tā arī ir instalācija. Grieķi, vai ne, teiksim, grieķu dievi ar visu to, ar ko viņš ir nodarbojies savā mākslā, teiksim, kopā ar Feldhūnu, ja, vēsturnieku. Ja. Tā ir viena instalācija. Grieķu, gulaga, gāra radinieku, mākslas filtrētā atmosfēra, šīs nosacītās telpas vienlaikus sakārto paša mākslinieka personības arhitektūru. Vai šodien vispār tāds cilvēks kā Friedrichsons var rasties? Viņš tomēr piedzima tādā laikā un pēc tam auga un veidojās laikmetā, kad lielas personības un autoritātes kaut ko nozīmēja. Viņas bija piedāvājums sasniedzams. Viņš sarakstījās ar vairākiem tā laika ievērojamiem cilvēkiem. Ja viņam ienāca prātā, ka tas ir svarīgi, viņš stājās kontaktos ar to. Grūti iedomāties kaut ko tam līdzīgu šodien, jo, teiksim, personības spēks ir stipri vien izšķīdināts pūlī un masā. Droši vien kaut kāds jaunatklājums bija tāds, ko tu zini, ka mums vajadzētu to ieraudzīt. Tas ir, par ko es esmu īstenībā jau vairākus gadus kopš viņa aiziešanas domājusi. Kas viņš tāds bija, ko viņš te darīja, no kurienes viņš pie latviešiem ir atnācis, tāds galīgi dīvains un joprojām īsti nepieņemts un tomēr nesaprast leģenda, jā, bet tā saņemts tā kā nē. Gleznotājs Kurts Friedrichsons bija ne tikai izcils mākslinieks, bet arī gara aristokrāts. Viņa personības lielums ienāk arī izstādē Friedrichsons pret Friedrichsonu. Izstāde aplūkojama Rīgas mākslas telpā.